ko es gribēju pateikt? Par šīm dažām dienām arī kaut kādi klientiņi atgriezušies ir, kas jau staigā, neteiksim tā, ka mēnešiem ilgi, bet kādu mēnesi, varbūt dažas nedēļas un meklē savu piemērotu mašīnu, nevar atrast. Tad, kamēr es esmu šeit dubultos, tad tikmēr ir vainagojos ar panākumiem, ka cilvēki ir pasūtījuši savu vēlamo mašīnīti, lai mēs piemeklējam, jo tā tiek ietaupīti nervi, arī līdzekļi, automašīnu meklējot, un galvenais jau ir laiks, ko cilvēks ietaupa, ko jūs ietaupiet, pasūtot mašīnu pēc savām vēlmēm. Tā kā droši brauciet, arī tāds pakalpojums mums ir. Izskatās, ka darbiņi sokās ļoti labi, kamēr kāds no mums ir projām, tad es būšu atpakaļ drīzumā, un tad droši vien palaidīsim arī Jāni projām, lai darbiņi turpina būt tikpat produktīvi. Bet galvenais, ko es gribēju pateikt, teiksim, sekotājiem, tie ir visi adekvāti forši cilvēki, bet visiem nīšļiem, nīdējiem, tad priecājieties par to, ka Marekam izdodās. Mareks gan tur video teica, kas viņš ir, bet viņš, kā arī viņa vārdi bija, ka pirmie 7 gadi tie grūtākie, un tad jau pēc tam varēs atkal būt zem priedītes un baudīt dzīvi dubultos. Tā kā visiem nīšļiem sveiciens. Protams, ka vediet arī savas mašīnas komisijā pārdot pie mums, bet lūdzu novērtējiet savas mašīnas reālo tirgus cenu. Varam arī pārdot nedaudz dārgāk, bet saprotiet to, ka tai cenai jābūt ir adekvātai. Jūs varat gribēt par 10 000 vērtu mašīnu, 20 000, tas ir jūsu tiesības, bet noteikti, ka tad negriezieties pie mums un izvērtējiet mašīnas gan tehnisko stāvokli, gan arī adekvātu cenu, lai nesanāk tā, ka klientam ir vienkārši jāatsaka darījums, dēļ tā, ka klients nav gatavs piekāpties